Ja tava dienas kārts ir zvaigzne, tad šodien ir tava spožā diena. Zvaigzne simbolizē cerību, iedvesmu un ticību nākotnei. Tā ir kā gaismas stars, kas izgaismo tavu ceļu un atgādina, pat pēc tumšākās nakts vienmēr nāk jauns rīts. Tāpēc šodien ieslēdz savu iekšēju optimismu un ļauj sev sapņot. Šodien zvaigzne aicina pievērsties tam, kas tev dod prieku un iedvesmu. Vai virtuvē stāv nepabeigts cepumu eksperiments? Vai grāmatas plauktā ir romāns, kuru neesi atvērusi, bet vienmēr gribēji izlasīt? Šī kārts atgādina, ka nelieli prieciņi ikdienā kopumā rada dzīves prieku dzīvē. Tāpat šī ir lieliska diena, lai sapņotu lielus sapņus un sāktu plānot to īstenošanu. Un jā, pat ja leduskapī beidzies piens, tas nenozīmē, ka tava diena ir pagalam. Šodien viss ir par perspektīvu. Darba jomā zvaigzne norāda, ka šodien var rasties lieliskas idejas un risinājumi. Ja esi iestrēgus kādā projektā, šī kārts aicina uzticēties savam radošumam un intuīcijai. Varbūt pietiek ar jaunu pieeju vai nelielu pārtraukumu, lai viss nokārtotos. Tāpat zvaigzne var liecināt par atzinību vai pozitīvām pārmaiņām. Esi atvērta sadarbībai un iedvesmojies no citu idejām. Šodien komandas darbs var būt īpaši auglīgs. Attiecību kontekstā zvaigzne ir kā romantiska vakara debesu ainava, pilna mierīga mirdzumu un cerību. Ja esi attiecībās, šodien vari piedzīvot dziļāku sapratni vai jaunu iedvesmu kopīgai nākotnei. Varbūt laiks kopā sapņot un pārunāt, ko vēlaties nākotnē radīt. Ja esi viena, zvaigzne saka, nezaudē ticību. Īstais cilvēks var būt tuvāk nekā tu domā. Vienkārši ļaujies sajūtai, ka dzīve visu sakārtos pareizajā brīdī. Šodien zvaigzne ienes mieru un harmoniju. Tas ir laiks, kad vari atlaist jebkādu spriedzi vai raizes un uzticēties, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek. Ja pēdējā laikā jūties emocionāli iztukšota, šī kārts aicina atjaunot enerģiju, varbūt caur meditāciju, pastaigu dabā vai vienkāršu klusuma mirkli. Atceries, ka cerība un ticība sev ir spēcīgākie sabiedrotie. Tātad, ja tava dienas kārts ir zvaigzne, šodien ir laiks iedvesmoties un atcerēties, ka viss labais sākas ar cerību. Šī ir diena, kad vari uzdrīkstēties sapņot lielus sapņus un justies pacelāta. Atceries, pat mazākā zvaigzne debesīs spēj izgaismot visu debesjumu, tāpēc esi sava visuma gaisma un ļauj savai iekšējai zvaigznei mirdzēt spoži. Liena aizvēra darba e-pastu un izslēdza datoru. Viņa beidzot bija pabeigusi garo prezentāciju, ko vajadzēja iesniegt jau vakar, un tagad jūta nelielu atvieglojumu. Taču diena vēl nebija galā. Viņai bija jāgatavojas vakaram. Jau vairākas nedēļas viņa bija domājusi par šo brīdi, bet līdz šim nebija saņēmusies. Šovakar viņa beidzot plānoja atgriezties pie sava vaļasprieka – gleznošanas. No rīta, izvelkot zvaigznes kārti, viņa īsti nezināja, ko no tās sagaidīt. Viņa atcerējās, ka šī kārta saistīta ar cerību, iedvesmu un ticību sev. Sākumā tas šķita kā tāls ideāls. Šajās dienās viņai bija tik daudz darba un ikdienas pienākumu, ka viņa reti atrada laiku kam radošam. Taču tagad viņa saprata, ka šī kārta aicina viņu atjaunot saikni ar to, kas viņai patiesi sagādā prieku. Viņa izvilka no skapja vecās krāsas un otu komplektu, uzlika audeklu uz statīva un uz brīdi vienkārši paskatījās uz to. Pēdējo reizi viņa bija gleznojusi gandrīz pirms gada. Toreiz viņai šķita, ka nekad neatgriezīsies pie šī hobija. Bija pārāk daudz citu prioritāšu, pārāk daudz attaisnojumu, pārāk daudz šaubu par savām spējām. Tomēr šovakar kaut kas bija citādāk. Viņa nejūta spiedienu radīt kaut ko perfektu. Viņa vienkārši ļāva sev plūst līdzi procesam, izvēloties krāsas intuitīvi un neanalizējot katru otas triepienu. Tā bija atgriešanās pie sajūtas, ko viņa bija gandrīz pazaudējusi. Sajūtas, ka radošums nav jāpakļauj nekādiem noteikumiem, ka viņa var gleznot tikai sev un savai dvēselē. Kad pēc 2 stundām viņa atskatījās uz savu darbu, viņa pasmaidīja. Tas nebija nekas grandios, bet tam bija nozīme. Viņa bija atgriezusies pie sevis. Šodien viņai bija atgādinājusi, ka pat tad, kad viņš šķiet nordinošs un pelēks, kaut kur vienmēr ir gaisma, tikai jāatrod veids, kā tai ļaut ienākt savā pasaulē.